Es esmu Arta Vārpa, latviešu tēlniecības kolekcijas glabātāja, un mēs atrodamies Latvijas Nacionālā mākslas muzeja tēlniecības un objektu kolekcijas krautuvē. Tā pamatā ir latviešu tēlniecība, kas attiecināma uz padomju periodu, kā arī tā māksla, kas tapusi pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, un šīs te abas kolekcijas komponentes iezīmē arī būtiskas atšķirības. No vienas puses tradīcijas un to turpinājumu, no otras puses laikmetīgās mākslas ienākšanu. Liela daļa to priekšmetu, kurus mēs krājumā uzņemam mūsdienās, un kas vēsta par šo laiku, ir cita rakstura māksla. Tie ir trīsdimensionāli objekti, instalācijas, kā arī multimediju priekšmeti. Runājot par tēlniecības kolekciju, jāpatur prātā, ka vairums darbu, kurus mēs šeit varam redzēt, ir stājdarbi, un tie dažādos laika periodos muzeja kolekcijā nonākuši kā pirkumi no izstādēm vai no darbu autoriem. Taču tas nebūtu nav viss tēlniecības lauks, kuru pārredzēt un tad, piemēram, tikai no šīs kolekcijas gūt pilnvērtīgu priekšstatu par kādu mākslas periodu. Jo tēlniecība ir savā izpausmju ziņā daudz plašāks un daudzveidīgāks mēdījis. Ļoti būtiska ir monumentālā tēlniecība, pieminekļi, skulptūras pilsētvidē, memoriāli ansambļi. Nemazāk svarīga tēlnieku darbības joma ir memoriālā tēlniecība. Tātad tie ir mākslinieciski izteiksmīgi un augstvērtīgi kapu pieminekļi. Tāpat arī mainoties un demokratizējoties mākslai, kas notika pat padomju periodā, sākot jau ar 20. gadsimta 60. gadiem, parādījās tāds iedziens kā dekoratīvā tēlniecība. Tātad tā ir māksla, kas nav pieminekļi, bet kas ir skulptūras, kuras mēs redzam un pie kurām mēs esam ļoti pieraduši pilsētvidē, dārzos, parkos, Basteikalnā un citur, kuriem mēs dienā ejam garām. Un savukārt šī te muzeja kolekcijas daļa ir izstāžu formāta darbi, sīkplastika, diezgan nozīmīgi ir arī medaļu kolekcija. Un šeit mēs, protams, varam spriest par dažādu autoru daļradas attīstību. Mēs varam redzēt, kādas tēmas bija aktuālas, kādas no māksliniekiem tika sagaidītas konkrētos laika periodos, kā arī mēs varam atklāt personības, to, kādu ceļu izvēlējās un atrada konkrēti mākslinieki, kurus mēs uzskatām par 20. gadsimta tēlniecības klasiķiem. Jo tādi tīri ideoloģiski darbi, kurus mēs varam attiecināt uz tīru padomu mākslu, sociālistisko reālismu, tīru skarbo stilu, kādām vienkārši nodevām ideoloģijai, patiesībā šajā kolekcijā nav nemaz tik daudz. Piemēram, it kā dominē portreta žanrs, kas ir ideoloģijai tik ļoti pateicīgs. Vadoņu, ideologu, sociālistiskā darba varoņu portreti. No otras puses, mākslinieki atrada veidu, kā pievērsties šim portreta žanram, taču portretēt savus laika biedrus. Ja jānosauc paši raksturīgākie materiāli, tad, protams, viens virziens ir akmens tēlniecība, un otrs ir bronza, tātad kalšana un plastika. Par akmens tēlniecības tradīcijas, dzīvotspēju un par to, kas ir sasniegts šajā materiālā, protams, vislielākie nopelni ir Teodoram Zaļkalnam, kurš bija ne tikai mūsu profesionālās tēlniecības pamatlicējs, bet viņa ietekme bija ļoti gara un nozīmīga tieši viņa pedagoģiskajā darbā. Arī par porcelānu muzejā skatāmo ekspozīciju mēs varam teikt, ka liela daļa vai nu tiešā vai pastarpinātā veidā tur pārstāvēto autoru, kas strādāja jau pēckara laikā,
ietekmējās un mācījās tieši no Teodora Zaļkalna, no Emīla Meldera. Viņu radītie darbi 20. gadsimta sākumā, piemēram, Teodora Zaļkalna Stāvošā māmiņa vai Sēdošā māmiņa, vai Burkarda Dzeņa devums, vai Emīla Meldera konstruktīvās kompozīcijas. Tas saglabājās kā tāds formveides etalons vēl daudzām paudzēm uz priekšu. Tad kopumā jāsaka tā, ka materialitāte vai materiāla izvēle no vienas puses sniedz māksliniekam priekšrocības, bet tā arī disciplinē. Protams, mākslinieki, ja vien tie nav kādi ļoti konsekventi viena materiāla mīļotāji, tad jāņem vērā, ka māksliniekiem vienmēr ir vēlme pārbaudīt robežas, eksperimentēt un arī paplašināt savu tehnisko varēšanu. Līdzās bronzai parādās arī citi metāli, kas arī atkarīgs no tā laika resursu pieejamības. Ja bija kāda bronzas pieejamības krīze, tad mākslinieki meklēja risinājumus. Tādēļ kādu laiku ļoti populāri bija šie varību kapara kalumi, kas ir daudz lētāki, vai, piemēram, alumīnija lējumi. Porcelāna muzeja izstādē ir tāds brīnišķīgs Rimpans Hovsku viņas tēlniecību raksturojošs darbs krāsotāji, kas ir lietas alumīnijā. Tas ir tāds zināms retums, taču arī šādi darbi tēlniecības kolekcijā ir. Un, protams, kā šos mākslas medijus nevar nodalīt. Porcelāns, māls, fajans, šamots. Mākslinieki ir sevišķi savas daļradas agrīnajā posmā izmanto iespējas, un tas ir bieži vien saistīts ar praktiskiem iemesliem, ar nodarbinātību. Kādēļ jaunās tēlnieces, beidzot Mākslas akadēmiju, īsāku vai garāku posmu strādāja porcelāna fabrikā vai veidoja kādus citus tādus komerciālus pasūtījumu darbus. Tas ir saistāms ar šī laika sociālo situāciju, kā arī ar viņu, es domāju, arī augsto akadēmisko sagatavotību, jo viņas to spēja un ļoti augstvērtīgi, un daudzas no, ne tikai daudzas, bet daudz mākslinieki arī šajā sfērā palika un darbojās ilgstoši. Un, protams, ne tikai Mākslas akadēmija ir tas vienīgais izglītības un ierosmju avots. Jāņem vērā, ka, piemēram, Rasma Bruzīte, tēlniece, pirms Mākslas akadēmijas bija beigusi Liepājas Mākslas vidusskolas keramikas nodaļu. Tad līdz ar to viņai jau bija šī te sagatavotība, un viņu to lika lietā savā profesionālajā darbībā. Un tāds ir vairāku mākslinieku profesionālās sagatavotības stāsts. Vēlme eksperimentēt, nepieciešamība izdzīvot, apvienot dažādas sfēras. Turklāt māksla bija ļoti, ļoti saistīta ar pasūtījumu. Tādā izpratnē, kā māksla, kā tāda brīva, pašvērtīga, radoša izpausmē, tā tas nebija. Izstādēja tēlniecība porcelānā atlasītie autori ir tāda, es teiktu, aizberga redzamā daļa, kas rosina domāt par mazajām formām, par šo materialitāti un par šī laika tēlniekiem un tēlniecēm tālāk, jo šis mākslinieku loks ir daudz, daudz plašāks. Šajā gadījumā parādot šos autorus tieši caur materialitāti, mēs varam ieraudzīt, cik daudz kopīga ir šiem te dažādajiem mēdījiem. Kā es jau teicu, trīsdimensionāls priekšmets, jo arī porcelāna skulptūra ir skulptūra, līdzīgi kā granīta skulptūra. Tas ir tāds indikators arī meistarībai, pacietībai un tai skolai, kuru šie autori izgāja, un tas izglītības ceļš bija ļoti līdzīgs.
pieredze, katram ar iepriekšējo profesionālo izglītību vai vēlāk ar darbu. Katram ir citādāk, daudz ko nozīmēja arī, piemēram, ģimenes pieredze, kā Rimai Pancehovskai, kurai šī te saikne ar porcelānu nāca no ģimenes, piemēram, vai māksliniecēm kā Lijai Novožēņicai vai Rasmai Bruzītei bija šī te keramikas nodaļas pieredze vidējās izglītības posmā. Bet mēs redzam, ka tā attieksme pret mākslas darbu nemainās arī tad, ja tas ir dekoratīvs priekšmets. Mēs redzam to meistarību, mēs redzam to, ka tas ir tāds pašvērtīgs mākslas priekšmets. Tas, manuprāt, ir daudziem māksliniekiem raksturīgs, un tas ir pilnīgi normāli. Tā ir vēlme savā daļradē atgriezties pie kādiem konkrētiem motīviem, vai arī mazāk raksturīgs, taču ļoti interesants fenomens, kā mākslinieks specializējas gandrīz tikai un vienīgi kādā noteiktā, ļoti šaurā tēmā. Tāds ļoti interesants paraugs šādai pieejai ir tēlniece Aleksandra Briede, kurā kļuva par bērna tēmas tādu viskonsekventāko izpildītāju visā savā daļradē. Un mēs redzam, ka bērna figūras studijas viņai bija nebeidzams radošo meklējumu un izpausmju lauks. Turklāt tas bija tāds trāpījums mērķī arī ideoloģiski, jo, kā mēs zinām, bērni ir visu diktatoru, autokrātu labākie draugi, sauklis, bērni mūsu nākotne, absolūti nevainojams, drošs mākslinieku izvēles virziens padomju laikā. Aleksandra Briede šīs savas nebeidzamās bērna figūru motīvu studijas īsteno visdažādākajos materiālos. Gan ārtelpai paredzētās stājskulptūrās, marmorā, bronzā, gan arī porcelānā, mazajās formās. Un šie motīvi neatkārtojas, tie ir līdzīgi, un tās var būt gan dekoratīvas figūriņas, kuras bija ārkārtīgi pieprasītas 50. un 60. gados, gan pamatīgi stājdarbi izstādēm. Konsekventā tēma, līdzīgi kā Aleksandrai Briedei tie bija bērni, tad Rasma Bruzīte savā daļradē mērķiecīgi pievērsās sievietei. Sieviete portretē sievieti. Turklāt interesanti, ka tas notiek ne tādā romantizētā vai dekoratīvā veidā, bet viņi pievēršas patiesībā tādiem ļoti delikātiem, pat intīmiem brīžiem un situācijām, kuras parasti netiek eksponētas. Un es domāju, ka tas ir tāds pagrieziens un tāda attieksmes maiņa, ka mēs varam ieraudzīt jaunām acīm, varbūt arī iepriekš nepamanīto šajā mākslā. Tas jau ir iemesls, kādēļ mēs par šiem klasiķiem runājam, jo viņu māksla turpina ar mums sarunāties, ar mums rezonēt, un tā saglabā aktualitāti, kā arī tā var iegūt jaunas interpretācijas šķautnes. Par to pašu Rasmu Bruzīti runājot, mani ļoti uzrunāja viņas laika biedres, arī izcilas tēlnieces portretistes Lejas Dāvidovas rakstītais laikrakstā Literatūra un māksla, kur pēc Rasmas Bruzītes izstādes apmeklējuma viņa raksta. Un es tagad nolasīšu. Zīmīgi, kā recenziju par Rasmas Bruzītes izstādi, Dāvidova Medene sāka ar Aristīda Majola citātu, jo Aristīds Majols bija liela autoritāte Rasmai Bruzītei. Tas ir arī viņas vairākos darbos diezgan tieši novērojams.
Un šis Aristīda Majola citāts ir tāds: es neko neizdomāju, tāpat kā ābele neizdomā savus ābolus. Savukārt tālāk Dāvida Medene raksta tā. Rasmu Bruzīti Teodors Zaļkalns raksturoja kā mūsu vislabāko plastiķi. Tas man šķiet ir tāds brīnišķīgs cildinājums. Un par šo te sievietes tēmu caur sievietes acīm tēlniece rakstījusi tā. Te ir sievišķība bez skarbuma, bet arī bez sasaldinājuma un klīrības šiem parastajiem pēdiņās sievišķības piedēkļiem mākslā. Lēns mājīgums. Nav dažādo modes īstermiņu uzspēļu, ar ko pildās arī izstāžu zāles. Mākslinieki ir dažādi. Dažs pieradis sēdēt uz jumta, lai pirmais uzķertu vēju virzienu, kas atvieglo strādāt, dzīvot un dreifēt plašumos. Otri kā kurmji, sūri rokas dzīvei un cilvēkiem apakšā. Pēc kāda vienīgi tur noslēpta mikro vai makro kosmosa griešanās vai negriešanās magnēta. Izstādē Tēlniecība porcelānā Rīgas porcelāna muzejam no šīs kolekcijas tika deponēti 19 darbi. Sadarbībā ar porcelāna muzeja kolēģiem, kuri jau ar savu porcelāna zinātāju aci izraudzījās to, kas būtu vistrāpīgākais vai saistošākais šai ekspozīcijai. Savukārt es varēju tikai piepalīdzēt ar kādiem impulsiem vai, manuprāt, līdz šim mazāk reprezentētiem, bet interesantiem darbiem. Jo jāteic, ka šī te porcelāna daļa tēlniecības kolekcijā ir neliela. Tie ir tādi atsevišķi izņēmumi, kur tēlnieki, kuri strādāja arī šajā jomā, ir pārstāvēti, un tad tomēr šie darbi, ņemot vērā to, ka šie ir tēlnieki, ir nonākuši tēlniecības kolekcijā. Protams, neapšaubāmi viens no tādiem pieprasītākajiem un arī ar veseliem 3 darbiem pārstāvētākajiem ir patriarhs Teodors Zaļkalns, kas iezīmē gan to viņa plašo darbības diapazonu un spēju panākt ļoti augstas plastiskās kvalitātes porcelānā, kā arī interesi atgriezties pie tiem pašiem motīviem, kas viņam svarīgi gan stāvtēlniecībā, gan pat monumentālajā tēlniecībā. Jo pie animālijas, kā tādas nekariķētas, bet patiešām dzīvās dabas un dzīvnieku studijām, viņš atgriezās savā daļradē atkārtot, un tā bija tāda noturīga tēma. Un porcelāna cūciņa tapa vairāk kā 30 gadus pēc tam, kad viņš radīja savu ikonisko granīta cūku, savukārt skulptūras sasaistītais, un šī te sievietes tēls porcelānā arī rezonē ar šiem te ķēžu rāvēju atbrīvošanās motīvu, tādu fiziskā spēka manifestāciju, kas dažādos materiālos un dažādās kompozīcijās viņa sevišķi vēlīnajā daļradē atkārtojās no jauna un no jauna. Tad bez Teodora Zaļkalna ir pārstāvēta jau minētā Rasma Bruzīte ar dažiem sieviešu tēlojumiem, un šī te zaļā snaudošā figūra, manuprāt, ir tāds tēlnieces sirsnīgs sveiciens savam iedvesmotājam, franču tēlniekam Aristīdam Majolam. Un tad ir vēl tādi autori, kas ir līdz šim patiešām mūsu uzmanības lokā nonākuši retāk, kā Leons Tomašitskis, tēlnieks, kura dzīve un daļrade ir ļoti interesanti, un viņam ir liels devums Latgales mākslas attīstībā un arī mākslas dzīves organizēšanā un pedagoģiskajā darbā, lieliski sagatavojot šī reģiona audzēkņus tālākām studijām Mākslas akadēmijā, kā arī ar
kolēģiem gleznotājiem, rīkojot profesionālas mākslas izstādes Latgales reģionā. Izstādē viņš ir pārstāvēts ar 2 porcelāna kompozīcijām, kur viņš pievēršas arī sev tādai iemīļotai tēmai. Tie ir ievērojamu aktieru, svarīgu lomu, tādu tipāžu portretējumi. Un bez šiem nosauktajiem, tātad jau Aleksandra Briede, par kur mēs runājām, kompozīciju Balodīši, un ar 2 tauranīšu kompozīcijām, kas viena ir bronzā, viena ir porcelānā, kur var salīdzināt šo te motīvu tuvumu, bet neatkārtošanos, kas ir tāds mākslinieka radošā dzinuļa apliecinājums. Diezgan lielu daļu ekspozīcijā esam veltījuši tēlnieces Eviju Upenieces godināšanai un jau sanāk arī piemiņai. Viņas 2 portreta galviņas, no kurām bronzas variants Astrahaņas zvejniece, ir tāds pagrieziens viņas daļradē, no tādas novēršanās, no tādas naturālas, tīri laikmetam formāli atbilstošas tēlniecības, ejot uz tādas savas stila un tādas plastiskā vispārinājuma meklējumiem, kas šajā portretā ļoti, ļoti spilgti izpaužas. Tas, manuprāt, ir viens no viņas izcilākajiem darbiem. Un ekspozīcijā interesanti ir vērot Rīmas Pancehovskas veikumu porcelānā, kā arī blakus stāvdarbu. Alumīnijā lieto krāsotājas tipāžu, kas ir tāds paliels izstāžu formāta darbs un savā raksturā ļoti atšķirīgs no tā, kā Rima Pancechovska izvērsa un attīstīja savu porcelānistes karjeru, kur viņa bija viena no tādām līderēm arī tajā unikālajā plastikā. Un šīs figūras šķiet ir tik raksturīgas, ka tās grūti sajaukt ar kādu cita kolēģu veikumu. Protams, tur ienāk arī viņas bronzas darbos šis te nogludinājums, tāda skaidrība, kur sīka detalizācija satiekas ar tādu vienkāršojumu. Tās kompozīcijas ir tādas lakoniski konstruktīvas, taču tur ir šis te stāstošums. Šis stāstošums, kas, manuprāt, ir vairāk raksturīgs porcelānam, jo šīs figūras tas mērķis ir jau, lai tās uzrunā to īpašnieku vai lietotāju ar šo te stāstu, ka tajā skulptūrā kaut kas notiek vai ka tā raksturo kādu tipāžu. Līdzīgi arī Margaritas Siliņas tātad kompozīcija Tautas dziesma, ļoti smalka, plastiski izteiksmīga, ar sīku detalizāciju, tāds mazs filigrāns darbiņš. Un līdzās ir Margaritas Siliņas stāvskulptūra Liesmiņa, kas savukārt iezīmē to, kas šajā laikā bija aktuāli tēlniecībā un to metodi, kā strādāja Margarita Siliņa, kur ienāk tādas skarbā stila iezīmes, šī tāda lipinātā, uzardinātā virsma, tāds heroisms šajā bērnu kompozīcijā, zināma tāda brutalitāte, kas šķiet it kā nesavienojama ar šo te ļoti smalko porcelāna darbu, taču viņi šīs te abas jomas pārvalda profesionāli, un būtu grūti iedomāties, ka tas ir viena autora darbs. Un tā ir tā izstādes atslēga parādīt līdzās, ka pat vienā laikā, vienā darba cēlienā mākslinieks var pievērsties plastiskā ziņā, jā, līdzīgām disciplīnām, taču pēc funkcijas un formas kaut kam pavisam tik atšķirīgam.